Interesantos laikos dzīvojam, ka 4,5 colus tagad skaitās mini. Šodien mēs apskatām HTC One Mini 2. Vēlns, kas pat dīvainu nosaukumu 1 Mini 2, you what, mate? Tas, kā jau nojaušam, ir ļoti līdzīgs HTC One jeb M8, un tas ir veidots tam, lai konkurētu ar citu ražotāju mini versijām, piemēram, Galaxy S5 Mini, LG G2 Mini vai Xperia Z1 Compact. Vizuāli tas izskatās identisks M8. Burtiski tā, it kā dizaineri būtu ielikuši lielo modeli kopētājā un likuši samazināt uz 75% izmēru. Tam vēl aizvien ir superīgais alumīnija korpus, un tas kopumā izskatās tikpat eleganti kā M8. Nezinātājs varētu pat sajaukt. Telefons rokās jūtas ļoti ērti un patīkami. Manuprāt, 4,5 colis ir perfektais izmērs telefonam. Tas nav ne par mazu kā iPhone'am, un tas arī neieiet galējībās pāri 5 colām kā lielākā daļa šī gada tāruņu. Es šo telefonu lietoju nepilnas 3 nedēļas, un šajā laika posmā esmu uzkrājis vairākus secinājumus par One 2 Mini. One Mini 2. Ak, Dievs! No šī brīža šajā apskatā es to saukšu tikai par mini. Jebkurā gadījumā man secinājumi par mini. Vispirms par labo. Neskaitot dizainu, man arī ļoti patīk šī tāruņa ekrāns. Tam ir pieņemama 720p izšķirtspēja, un tā krāsas ir vienkārši lieliskas. Šajā ziņā nav kur piesieties. Tāpat arī no M8 paņemti arī lieliskie stereo skaļruņi priekšpusē. Tie ir patiešām skaļi un sulīgi. Telefona kamera ir kvalitatīva, attēliem spilgtas un patīkamas krāsas, bet asums ir tieši laikā, ne pārāk vājš, kā citos HTC aparātos, un arī pārāk mākslīgs un sāsināts, kā tas ir Samsungos. Arī video kvalitāte diezgan laba. Tagad par netik labo. Baterija. Ar to bateriju ir tā, es pat nezinu, ko teikt pēc šīm 3 nedēļām. Mini bateriju var nosaukt visādi, bet par uzticamu nekādi. Vienu reizi man tā darbojās 2,5 dienas, bet citu reizi jau pēcpusdienā nācās meklēt lādētāju. Dīvaini, esmu šo telefonu testējis salīdzinoši ilgu laiku, bet tik un tā nespēju pateikt neko konkrētu. Citi apskati arī saka, ka baterija nav īpaši laba. Un šeit mēs nonākam pie lielākā mini trūkuma. HTC One Mini 2 maksā 400 eiro. Un tā specifikācijas ir Snapdragon 400 un 1 GB RAM. Nē, es jau diži nesūdzos, telefons darbojas diezgan naski un lēns, tas nebija nekādi, bet tik un tā pie zināmām cenas robežām sagaidāmas zināmas prasības. Piemēram, kas vainas būtu Snapdragon 400 vietā ielikt 800 un 1 GB RAM vietā ielikt 2, piemēram, kā to izdarīs Sony Xperia Z1 Compact. Mans secinājums par HTC One Mini 2 ir šāds. Tas ir labs variants cilvēkiem, kuri vēlas HTC M8 dizainu un tā labākās īpašības, piemēram, displeju vai skaļruņus, bet nevēlas lielu telefonu. Bet tas to nekādā mērā neaizstāja. Baterija ir augstākajā mērā viduvēja un specifikācijas arī nav tik iespaidīgas kā īstajai štelei. Daudz labāks pirkums par nedaudz zemāku cenu ir Sony Xperia Z1 Compact. Tam ir spēcīgākas specifikācijas, vēl labāka kamera, izturīgāka baterija un tas ir ūdens izturīgs.